Metienu, nē, tomēr Minskieši to neļauj izdarīt. Vismaz ar pirmo piegājienu vēl viens mēģinājums un pirmoreiz pa īsto spēlē iesaistās Kevins Lalans. Tiešām viņš ir Džonsons. Ļoti ātriem atpakaļ zonā Karsums. Džonsons un Lalans! Labi, vienu reizi, otru reizi. Indraši. Vārtu priekšā Džonsons aktīvi cīnās un vai ir iespēja mest piespēl Džonsonam un Lalans. Tomēr piespiež ripu Lalans. Un es treneris ir arī izlases treneris. Un tāds uzmetiens pa vārtiem un Kīvera. Pagaidām trūks kopējās saskaņas, un tagad Karsums! Karsum metiens. Lalans nospēlē precīzi. Kas par spēku paņem, te jāpās, bet kas par momentu? Tikko Mārtiņam Karsumam radās pēc Džonsona piespēles. Vēl viens Karsums! Diemžēl Lalans, neveiksmīgi piespēlē. Var uzreiz arī mest. Minskieši tomēr kombinē un iztumblēs līdz perfektam momentam, un Telkvis glāb savu komandu, bet bīstos uzmetiens Jakubam Redliham, un Lalans ar lielām problēmām šajā situācijā atvēra ripu. Var tik brīvi no darba, bet arī tas bija Minskas Dinamo lūgums, jo viņi grib pēc iespējas ātrāk tikt uz mājām, bet tā aizsargāsies skaitliskajā mazākumā. Ir metiens, bīstams metiens, bet Mikēls Telkvis ir vietā. Mēs 3 beigām, un tagad varbūt metīs Minskieši. Nē, turpina kombinēt. Un tagad ir metiens no Asaleņķa. Ja salīdzinā ar iepriekšējiem gadiem, tad tās netuvu nav tik lielas, bet kas par metienu tikko bija uz Mikēla Telkvista vārtiem, bet kas par iespēju Dinamo kombinē. Viesis Stapletons. Krajčeks, var mēs Krajčeks met un ir vārti. Diemžēl viesi izvirzās vadībā. Diezgan skaisti vārti. Diemžēl Minskas Dinamo izvirzās vadībā. Trieciens 2-2. Labi nospēlē ar korpusu Jēkabs Redlis, bet tagad ir super iespēja un ir vēl vieni vārti. Minskas Dinamo ļoti skaisti izspēle un arī skaisti vārti. Nogulējāmies aizsardzībā pretinieku hokeistu. Par Traiti Ivanānu. Savs vārds hokeja pasaulē viņam tomēr ir, par to šaubu nav, un šodien pierāda arī šīs dienas mačs. Un Mikēls Telkvis, viens no minskiešiem, bet tagad 2-1 aizskriebosies Šrems ar Žiru, Žiru, jā! Aleksandra Žiru! 1-2! Un turās mūsējā. Un viss, esam izturējuši skaitliskajā mazākumā, bet ripa vēl joprojām mūsu zonā Telkvis! Pirmais arī te pieskarās, bet turpinājumā pie tās jau ir zili baltie. Uzmeties pa vārtiem un ripa nedaudz maina lidojumu virzienu, bet Mikēls Telkvis iespējami precīzi piespēl Ņiževī. Blakām viņam turpat ir arī Gins Mēja Ņiževī jāvētiec un pazaudē ripu Lalans un nelieli asumi šeit sākas. Aizsardzībā 2-2. Oi, Tēmulaini jau bija atvēzējies metienā, bet galu galā sanāk izgāsies pret vienu Aleksandru Ņiževējs! Diemžēl. Atspēl atpakaļ uz galviņu. Vēlreiz saņem piespēle Karsums. Mārtiņš Karsums. Guntis Galviņš. Viņam atties te bloķēts un Lalans ar apalēcu. Bišķi pārāk tieši mēs un arī šajā situācijā. Bet Reitis Ivanāns jau otrajā situācijā pēc kārs nesavalda ripu un uzreiz bīstams uzbrukums. Bet man liekas, ka viņš pieskarās ripai tieši tādā nav arī pārmetienu. Bet kur ir šeit Juris Upītis? Oi, tā bija laba iespēja. Neviens no viņiem spēlē nav pieteiks, bet tagad ir bijis tas uzbrukošs Džonsons un metiens Žiru. Ar to saucamā taimingu. Minskas Dinamo hokejas tāda sajūta ir izpētījuši viņa spēles stilu un viltīgi izvairās no šiem spēku paņēmieniem, bet tagad Māris Jučers. Esam ieguvuši ripu un visas iespējas izdarīt metienu garā vārtiem un rito lido ripa pēc Žiru metiena. Jā, bet pa vārtiem Ņiževijs, Aleksandrs Ņiževijs met un Lalans glāb savējos pēc pēdējā šīs spēles metiena. Diemžēl Rīgas Dinamo pirmā pārbaudes spēlē piedzīvā zaudējumu Minskas Dinamo ar rezultātu 1-2.